tu dari ikdienā? Kas ir tava, teiksim, nodarbošanās vai hobija? Ikdienā es dziedu Jersikā, senioru korī un baznīcas korī Con Amore. Piedalos, braukāju arī pa kāzām, ja kāds paprasa uzdziedāt kaut ko. Tad vēl tāds jautājums, kāda bija tā dziesma, kur tu dziedāji atlasē, pastāst pārējiem, un kāpēc tieši tāda dziesmas izvēle? Tā bija Gunāra Kalniņa dziesma, baltā dziesma, viņš tur duetā kādreiz izpildījās sievieti, neatceros, kā sauca, bet izpildījās viņu tikai tāpēc, ka nebija Marijas Numos dziesos, vismīļā māte Marijas. Paldies tev par piedalīšanos un lai veicās! Paldies! Un nekad nepiekust, ir zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiekust, ir zeme viskaistākā, ai bērnībā, kur paliek tā. Es gribu kā bērns vēl just. Kā gāja pastāst pārējiem? Man pašai, protams, liekas, ka nepārāk labi gāja, jo es nebiju gatavojusies, un tā bija tāda tā kā ašā ideja, man visi radinieki vienkārši teica, ej, dziedi. Jā, kā sanāca, tā sanāca. Skaidrs. Pastāst pārējiem, kas tā bija pa dziesmu, ko tu dziedāji? Es gribu kā bērns vēl just. Kāpēc tieši šī dziesma? Dziesmu man izvēlējās mana mazā māsīca, viņai vienkārši teica, ej un nodziedi to dziesmu, un es tā arī darīju. Skaidrs, tā tad visu darīja citi cilvēki tavā vietā teica, ka tev jāiet, jādzied un kura dziesma, bet dziedāji gan tu pati. Dziedāju pati, jā. Nu ko, paldies tev liels par to. Paldies liels. Lai veicās. Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiekust. Ir zeme viskaistākā,